kā citi. Koplatis ir tāds pamatā ļoti iekšējs un personisks instruments. Un es domāju, ka ar to arī viss sākās, jo bija kaut kāds laiks, kurā es teiktu, ka es vairāk rakstīju dienas grāmatas, kas nav obligātie mājas darbi, vai kas nav kaut kādi uzdevumi no kāda pasniedzēja vai vēl kaut kas, bet kas ir vienkārši vairāk tāda nepieciešamība izpausties vai izteikt kaut ko, ko tu savādāk nevar izteikt, vai iespītēt par kaut ko, vai izpaust noskaņojumu pilnā spektrā. Un attiecīgi no tā arī radās vajadzība pēc dažādiem tiem izteiksmes līdzekļiem vai spēles veidiem, kas varbūt nav tipiski tradīcijai vai citiem spēlētājiem. Un es domāju, ka no tā tas arī ļoti organiski attīstījās, jo sākumā tas bija kaut kas, ko es spēlēju priekš sevis, savas iekšējās nepieciešamības dēļ. Un pamazām tas attīstījās un nokļūst skatuves. Mani sauc Laima Jansone, es esmu no Rīgas un darbojos mūzikas lauciņā, visvairāk ar koklēm.